Nu, un tagad pastāstīšu, kā mums tuvākās dienas iet ekskursijā. Ekskursijā, principā, mēs ņēmām uz ūdenskritumu. Jā, es to nosaukumu neatceros, Konbai vai kaut kas tam līdzīgi. Gājām, jā, prasījām, cik maksā uz ūdenskritumu un tā, un teica, nu, tik un šitik, var sākot no $650, bļaļ, karoči uz snuķi. Beigās, jā, dabujām uz 120 uz snuķi, 3 dienas, jā, 2 nakts, iekļaujot ēšanu, iekļaujot viesnīcu. Man jau vēl tur piemaksāja pa kaut kādu ķipa tur, ka mums tur ir kaut kāds krūtāks numuriņš vai kaut kas tāds. Bet, nu kā notiek tipiski ekskursija? Jā, pats pirmais mēs prasījām, vai vispār būs kaut kāds angliski runājošais gids, jo, nu kāda jēga braukt kaut kādā ekskursijā, nē, nu labi, ūdenskrituma, ok, tur man nav jātulko, es redzu, ja ir ūdenskritums, es redzu, ka tur ir fucking ūdenskritums, jā. Bet, nu vispār pateikt kaut kur, cikos, kas, kur, kā, tagad redzēsim to un šito. Jā, stabili būs angliski runājuši gids, par to vispār nav ko mīst, jā, brauca tikai, jā. Un otrs jautājums man bija, vai ir kājām vieta busiņā, jā, būs, tur pīzdēts nemīzi, jā, galīgi. Par kājām parādīšu par gidu, jā, good morning viņš pateica, jā, good morning viņš man pateica, jā, un kaut kad pa vidu, ka mēs apstājāmies, un es nesapratu, kāpēc jāiet ārā un kāpēc jāiet iekšā, viņš man piegāja un pateica, jā, 15 minutes, jā, nu 15 minūtes, respektīvi stipri teorētiski angliski viņš runā, jā. Ar to visu runāšana arī beidzās, jā. Ik pa laikam kaut kur apstājamies, viss kaut kur kāpjam ārā, jā. Vietnamieši, jā, tur ik pa brīdim stāst, viņam tur kaut kas paskaties, tur, nu, laikam paskaties, jau nezinu, var jau būt viņš stāsta, kā viņš šitie te amerikāņi ir viņējo vecmāmiņu nomocījuši. Es nezinu, pa ko viņš stāst, jā. Tur pa laikam kāds iesmējās, pa laikam kāds uzklāvē un tā tālāk. Angliski neviens teikums nav bijis, neviens pats teikums nav bijis, absolūti, jā, respektīvi, nu jā, nu tā tad angliskais gids ķipa teorētiski ir. Praktiski viņi nav, jā, praktiski viņi nav, un arī es pat teiktu, ka teorētiski viņi nav. Tā kā jā, tagad kaut kur ejam, atkal atbraucām. Kur mēs ejam? Es nezinu, es goda vārds nezinu, vispār mēs esam kaut kādā, nezinu, tirgu bija kaut kāds monuments, kaut kāda kalna apkārt smukuma ziņā ir ok, bet kur mēs esam? Es nezinu, jā, paprasīt, nu kā tu paprasīs, kam tu paprasīs grupā? Visi vietnamieši, bet neviens nerunā, jā. Nu, tā kaut kā tā, jā, nu, bet nu vismaz parādīšu kaut kāds dabas skats un var būt, ka kāds ik pa laikam kaut ko tomēr pateiks, kur mēs vispār esam atbraukuši un kāpēc mēs esam atbraukuši. Šobrīd man tāds informācijas nav. Nu, vot kaut kur te mēs esam, kaut kādi busiņi, jā, kaut kādi vietējie, kas acīm redzam prasās pa štangu, jā. Un, nu, kaut kur dirsā, jā. Nu, šis ir mūsu gids, bet angliski runājošais gids, jā. Bet goodbye un 15 minutes viņš točun zina, to es atvičāju. Nu, tad, vot, tagad, tipa, mums ir jākāp kaut kādos busiņos. Kur viņi vedīs, kāpēc viņi vedīs, es nezinu, jā. Bet, nu, kāpsim, brauksim, skatīsimies, jā. Es tā domāju, ka jākāp. Nu, tā ir mūsējā grupa, kas ir iekāpus, es vienīgais neesmu iekāpus. Tā, nu ir šāda informācija, jā, var sakot, tā izrakstītai sievietei, pie kā ņēma tūri, jā, kad es gribētu zināt, uz kurien es esmu atbraucis, viņa nodeva struškas gidam, izrādās gids māk arī vēl kādus 8 vārdus, no kuriem viņš salika teikumu Hošimin un Lenin, jā, reku Lenin ir rakstīts, jā, Lenins ir otrā upes pusē rakstīts. Bet, nu, es pats pagooglēju, internets šeit ir, tātad mēs esam atbraukuši uz vietu, kur no 41. līdz 45. gadam tusēja Hošimins. Tieši no šejienes viņš sāka veidot tā kā Vietnamas Republikas armiju un cīnīties par Vietnamas neatkarību. Tāpēc viņš arī ir, nu, tā kā vietējais varonis. Ar Latviju salīdzinot varētu teikt, ka kaut kas līdzīgs, nu, nezinu, Latvijas mistiskais tēls Lāčplēs, jā, viņam ir reālais tēls Hošimins. Tā kā jā, un respektīvi tieši šeit viņš tur augšā kalnā kaut kur dzīvoja. Reku viss šitais bars, ieskaitot mani, šitie nav manējie, bet viņi velkās tagad uz to alu. Tur ir jākāp kaut kāds 10 minūtes, bet tā kā mums ir stunda laika, es domāju, ka es uzkāpšu. Jā, parasti es uz tādām avantūrām neparakstos, bet jā, paskatīties, kur diženais nācijas vadonis 4 gadus tusēja. Jā, viņš te tusēja, dzīvoja un tā tālāk. Par apkārt runājot, ir skaisti, jā, ir skaisti, visi šitie te smukie kalni un arī tā straumi, piesim tuvāk pie tā ūdens, ļoti smuks, caurspīdīgs. Un, nu jā, redzat, arī man liekas, arī šitajā te vidi, kā var rādīt, kad ir ļoti smuka tāda zaļa krāsa.
Jā, un viņi sauc par Ļeņina straumu. Nu, šeit mēs esam komunismu citadelē. Respektīvi, jā, viss šitās apkārtējās valsts, nu tā sanāca, ka viņas te tā kā pēc otrā pasaules kara bišķiņ te paplosījās gan savā starpā, gan ar sliktajiem te imperiālistiem. Nu, un tā sanāca, jā, ka Vietnama kļuva par komunistisku valsts, Kambodža kļuva par komunistisku, Ķīna kļuva, jā, vesels bārs, jā, nu Ziemeļkoreja arī, kā mēs zinām, jā. Nu, un tad tagad jāiet, jā, tagad Gids redz dabūjas pizduļai, tagad viņš ik pa brīdim, jā, uzmet man acis un saka, lai es viņam follow me, tātad šobrīd viņš zina jau pavisam noteikti 3 vārdus. Nu, tad mēs followojam, jā, pa brīdim kaut ko pafilmēšu. Dạ, bên kia là Trung Quốc này. Nu, esam atnākuši līdz kalnam, jā, te gar upi šitāds te smuks izbruģēts celiņš, jā, nu, un tagad jāmauc kalnā, jā, uz Hošiminālu, kurā viņš dzīvoja. Teiksim, paldies Gidam, jā, par šito te interesanto piedāvājumu un sūtīsim viņu nahu, jā, jo mēs tur nekāpsim. Ne tāpēc, ka nebūtu fizuha vai kur, jā, ir tīri ok, es pat neesmu baigi iesvīdis, jā, jo pirmkārt ir tīri smuki ēniņi no kokiem, bet es palasīju, tāla ir diezgan maziņa, jā, un es esmu redzējis, kāds Hošimins izskatās, jo es esmu bijis Vietnamā un es esmu bijis mauzolejā, kurā viņš guļ. Viņš ir apmēram, nu, varbūt bišķi garāks, jā, nu, kaut kādu, nezinu, 30-35 centimetri, jā, nu, varbūt metrs, bet viņš ir nenormāli maziņš, loģiski, viņam nafig liela. Tagad kāpt augšā kaut kur, 10 minūtes, sprāk nost, pēc tam kāpt lejā un vēl mēģināt ielīst tālāk kopā ar kaut kādu grupu šito te nepārāk tā iznāca turistiem. Nē, paldies, zin, kā es pastaigāšos gar upi, parādīšu jums vietu, kur viņš ir sēdējis pie upes, bet augšā es nekāpšu, jā. Neteikšu, ka es droši vien kaut ko esmu nokavējis, jo tas smukums, manuprāt, ir tieši šitais te ceļš līdz alai, jā, un gar upīti, jā. Nu, to es jums parādīju daudz maz. Mūzika skan. Dzirdat, jā, tā kā viss te pārdomāts tāda, nu, mazā vietējā propaganda, kas viņam pat nav propaganda, viņš tomēr ir vietējais nacionālais varonis, jā, nu, bija komunists, ne komunists, nu, kaut kā pie dīrs, nu, vietējais viņš ir un viss, un čau. Reku solīja parādīt, jā, tādu pieejamāku vietu, un arī, manuprāt, smukāka šiten Hošimins esot sēdējis, tepat ir, reku, no otras puses tā akmeņā, nu, rakstīts vietējā valodā. Es jau nezinu, var jau būt, ka tur ir rakstīts kaut kas cits, bet nē, Gids kaut ko stāstīja, un es pat, es karoči vietnamiski sāku saprast, jā, ka šitais te Vietnams gribēja teikt, nu, Vietnams viņš ir, jā. Hošimins, respektīvi, tur sēdējis, jā, un domājis, nu, savus dižos plānus, kā tur atbrīvot Vietnamu, kā tur savākt armiju un tā tālāk, jā. Laba vieta, jā, es pavisam godīgi ar labprāt pasēdētu, nu, kas vainas pasties, tiešām ļoti, ļoti skaisti upa to zaļo ūdenīt, jā. Klusums, miers, tagad te kaut kāda mūzika skan un visādi idioti vazājās, bet iepriekš jau bija galīgi miera, kāpēc ne, pasēd, zin, kā pakas olas un padomā. Nu, un reku pēc pastaigas var arī šeit gan paēst, jā, gan nopirkt šādu tādu suvenīriņu. Nav baigi lielā izvēle, teiksim, godīgi pārsvarā tie ir kaut kādi, nu, rokdarbi, bet patiesībā tas ir taisīts, nu, kaut kur šeit, varbūt, ka Ķīnas pusē, jā, bet kaut kur šeit. Un tās cenas arī ir galīgi adekvāts, tā kā šī ir laikam tā vieta, kur nu kaulēties nevajag, nu es tā vismaz savā izpratnē esmu nolicis, jo arī sievta nopirka kaut kādus lakatiņus, nu dāvanām, zin kā sieviešu ķērņi visādi, jā, pa 3 eiro prasīja, nu kur nu vēl pielēties, jā, un galā, kas te šeit brauc? Šeit pārsvarā brauc vietnamieši. Viņiem visu šito te nevajag, jā, cik te tūris balti, mēs esam šobrīd vienīgie vispār, jā, vienīgie, ko es te visā šitajā kompleksā esmu redzējis. Un kas man vēl patīk, jā, neviens tev neskrien klāt, nē, vai pērts, vai pie manīm, vai ienāc paskaties, nē, gribēs nopirks, jā, un līdz ar to viņi arī mani, nu, tā kā paņēma, jā, sieva šeit sapirka, kā saka, visādi sīkumiņas, jā, es tur paņēmu reku to tur, kā viņi tur sauc, gribēja teikt kokosriekas sulu, nē, nu, cukurniedras vai kas viņš tur ir, nu, karoči šito te hērņu viņi izspiež ārā, jā, tāds salds dzēriens sanāk tīro kēja lēda. Tā kā, jā, vieta ir forša, viņa, protams, atrodas galīgā dirsā, teiksim, godīgi, viņa ir, nu, galīgā dirsā, jā.
Un uz šeit speciāli braukt bez stūres varētu būt padārgs variants, un es pat nezinu kā, ja tev nav mašīna, tāpēc, ka ar mocīt šeit dzīties ir labs gabals, jā, bet nu noteikti ir iespējams, vai ir tā vērts? Grūti pateikt, jā, ja no vēsturiskā viedokļa, un ja tev blakus ir kaut kāds vietnamiešu cilvēks, kurš te var patulkot, varbūt, ka ir vērts, bet ja nē, nu, dēļ šitā ūdenskrituma, dēļ Ļeņina traumas, nu, nedomāju visi, jā, vieta smuka, bet vai tā speciāli dzīties, es nezinu. Nu, labs rītiņš, reku mūs tagad pamodināja 6:15, jādodās otrās dienas ekskursijā, jā. Nu, un brokastīs jānāk brokastīs, un viņas ir organizēts, jā. Nu, kas ir vaļā 6:15, ir kaut kāds ūķis vaļā, jā. Nu, blakus kaut kāda džeka sāk remontdarbu darīt, bet tas viens otram netraucē, jā. Tā tad visu sadzina iekšā, nu, un zupa brokastīs, saka, ejiet dirsta savu zupu, nu, cik viņu var ēst, nu, goda vārds ir taču kaut kāds priģels. Bet, nu, jā, negrib zupu, nu, sarunājam, ka mums iedos maizītes, reku tās tur maizītes tur tagad tais, jā, nu, ar gaļu un tā tālāk. Man garšo, nenormāli garšo zubs, bet, nu, nevar ēst, taču viņas visu laiku, no rīta līdz vakaram. Pārējie ēd, jā, nekāda problēma, reku tur Gits musēs šiverēs, viņš saka, bļeļ, pabaro balto zeju balu jau, reku nes. Tā kā, jā, viss notiek. Paldies, jā. Un kafiju, jā, nu kur kafija nekur, tāpēc, ka tik agri strādā tikai reku šitie te, jā, bračkas, kafija tik agri nav. Un tur ir vēl viens ūķīts, kur sadzina kaut kādu blakus ekskursiju, vispār demokrātisku. Kāpēc te? Nu, tāpēc, ka es domāju, ka cenas te vismazākās, tāpēc te mēs arī ēdam brokas. Bet, nu, viss pa zolīdo, viss pa godīgo, maizīt dabūju, viss skrienam meklēt kafiju. Tā, nu, un tagad esam kaut kādā alā, jā. Viņi pavisam netālu no tā ūdenskrituma, uz kur mēs tūlīt dosimies. Un salīdzinoši, protams, ar ko mēs salīdzinām? Nu, ja salīdzinām Gūtmaņālu, nu, tad viņi ir diezgan lieli, jā. Ja salīdzinām ar tām malām, ko mēs esam redzējuši Vidienē, Vietnams Vidienē, nezinu, to pašu Paradīzes salu un nezinu, kas tur vēl bija, neatceros tos nosaukums. Tad šī, protams, ir salīdzinoši mazāla, bet, protams, viņi ir milzīgi garumā līdz pat kaut kādiem 2 kilometriem. Es nezinu, vai viņi visi pieejami, un es arī nezinu, ar ko šī tāla ir tāda slavena, tāpēc, ka, nu, Gits, protams, tās tikai vietnamiski. Var jau būt, ka te arī Hošimins ir slēpies, varbūt, ka te dinozauru fosīlijas ir atrast, varbūt te ir tūristi abērti, te ir no saziņa, jā, viņš kaut ko stāst, visa sajūsma klausās. Es arī sajūsmu klausos, mēģinu saprast vienīgos 2 vārdus, ko es Vietnamā zinu. Viens ir paldies, otrs ir sveiki. Neviens no tiem nebija pieminēts līdz ar to. Es esmu diezgan ierobežots informācijā. Bet tā, nu, ja mēs skatāmies tā tīri vizuāli, nu, ir galīgi smuki, jā, ir galīgi smuki, protams, ja tāds brīnums būtu Latvijā, tas būtu top objekts numur 1. Ja es kaut kādu brīdi tūlīt nevārīšos, varat dzirdēt kaut kur apakšā tek upe. Jā, bet redzēt viņu nevar, jā, redzēt viņu nevar, kaut gan, nu, bišķi izgaismots ir, protams, visi šitie te stalaktīti, kaut kur stalagmīti, jā, viss ir tā kā piederās un tā. Nu, iesam uz priekšu negrib baigi no grupas atpazust, pēc tam, ja nezinu, izēja citā pusē, nu, pēc tam viņus tur noķer. Tāpat neko nevar saprast, kur cikos ir jābūt. Tā kā sekosim, mēs nevārīšos, vienkārši izbaudiet nedaudz no alus. Esam nonākuši kaut kādā tādā platākā vietā. Jā, patiesībā diezgan grūti filmēt, tāpēc, ka tu palaidi pa priekšu visu šito te baru, te var diezgan labi to upi dzirdēt. Jā, bet pabeidzot pa to baru, jā, tu palaidi vairāk un pa priekšu, nu, un tad paliek kaut kāda atsevišķi. Viņi sukulenti, viņi visi tev grib fočēties. Viņiem liekas, ja tu ej lēnām, jā, ka tavs dzīves sapnis ir ar viņiem nofočēties. Nu, un tad attiecīgi, jā, tad viņi skrien un fočējās, un, protams, kā tu vienam ļaus un citam neļausi, jo, nu, viņiem es esmu eksotika, jā, zin, 2-metrīgie džekti nemētājās, teiksim, pavisam godīgi, es neesmu redzējis garāk nevienu pa 1,70 m, bet, nu, tā. Kā atkal izskatās? Nu, kaut kā šitā, jā. Diezgan iespaidīgi, jā, teikšu godīgi. Ziemeļos viņi skaitās viena no tādām smukākajām malām.
beidzot es esmu aizmucis no grupas, un tagad paiesimies vien paši, jā, bet labā, lai es pat paspēju iesvīst, jā, vienā otrā vietā jānoliecās, vienā otrā vietā es pat dabūju uz ceļiem līst, tāpēc, ka, sašaurinājums tādā ziņā no augšas, jā, platumziņā var izlīst, jā, no augšas baigi pienāk klāt klints, bet labi, tagad es nevārīšos, bišķiņ paiesim, lai izbaudītu to atmosfēru. Jā, ko tur baudīt, kaut kāda ēna manējā un nežēlīgs klusums, bet ir forši, jā, ir forši, un tā unikalitāte tajā, kad, parasti es neesmu bijis salā, ka neviens cits nav, un tie tāda sajūta, bišķi neumulīgi, teikšu godīgi, jā, it kā viss smuki, bet, tu esi viens pats. Pilnīgs klusums. Un esam izgājuši beidzot zeju bau jau, jā, iems augums ir pie 2 metru, nahuj tā salas, tomēr labāk zin, kā bildes pastīties. Un tagad, lai tik līdz autobusam, jāaiziet cauri ciematiņam, jā, tā tad Alsija bija tur, izēja attiecīgi man aiz muguras, nolaidāmies no kalna, un tagad cauri ciematiņam, mazs ciematiņš, jā, kā redzams, varbūt izskatās baisi, bet patiesībā ir galīgi ok, jā, galīgi ok. Un ķipa, jā, kāds teiks, reku grūži un mētājs, ticiet man, tas nav nekas, tas vispār nav nekas. Un kas man patīk, te tiešām ir tāda svaiguma sajūta, ne tikai tāpēc, ka laukai 12 grādi, zin, kaut tāds frešiņš dod, bet ne, vispār ir tāda patīkama svaiguma sajūta. Un ciemats patīkams maržo. Teikšu godīgi patīkams maržo, pa ko es esmu pārsteigts. Un, protams, vietējie, katrs mēģina kaut ko pārdot, jā. Kurš kaut kādus rokdarbus, kastaņas var nopirkt, jā, var nopirkt kaut kādas, nezinu, dzeramos kaut ko tādu sīkumiņus, var sakot, visādus. To arī saprotams, ko vēl viņiem te darīt, jā, tikai uz turismu principā dzīvo. Tā kā, jā, ko vēl te pastāstīt, domāju, ka visi, jā, no Ralām visi beidzies, meklējam autobusu un dodamies tālāk. Tā, runājot par kājām vietu, reku izskatās kaut kā šitā, jā, man, un es sēžu pa 2 krēsliem, un šeit visvairāk vietu, lai nespiest, reku šitais rokturītis ir ok, es ielieku jaku, jā, bet, ilgi tu tā nepasēdēs. Autobus it kā izskatās visu ok, viņš ir visu ok priekš vietnamiešiem, jā, jo viņi pat viens otrs atļaujas krēslu nolaist, pa ko es vienkārši esmu, manuprāt, šokā, bet viņiem pietiek vietas, pilnīgi es visur izmēģināju, priekšā, pa vidu, te aizmugure vietas kājām nav, bet, šis skaitās vip būs labi, ka nebija ar kaut kādu ekonomu klasi jābrauc, tad vispār nezinu, kājās jāstāv vai uz jumta jābrauc, fig viņi zina. Esam pie ūdenskritumiem, jā, uzreiz klāt ir cilvēki, kas grib tev palīdzēt, jā, jo viņš zina, ka tu salīs, tātad viņš tev piedāvā tādu lietas plēvi, jā, un šitādi te cepuri, bet man ir līdzīgi cepuri, jā, viņi man šobrīd nav, jo, nafig liedēt viņi, jā, es zinu, kā bambuku ņem un liedē. Un plēvumu nevajag, jo man ir normāli jaciņi, jā. Un, jā, tad tūlīt reku Gicevi dabūjas biļetes, un mēs dosimies iekšā, jā, un šis ir tas Bangkok ūdenskritums, es viņu atcerējos. Ļoti skaists, viņš sanāk tieši uz Ķīnas robežas, jā, un, jā, piesim tuvāk, tad es parādīšu. Dodamies, tikām iekšā nopirkt biļetes, jā, cik maksā neprasiet, jo mums ir tūrē iekļauts, un dodamies, kā var redzēt, jā, ļoti viss muks ataisīts. Priekš cilvēkiem, jā, ir kaut kāda reku uz ziemeļkorejieši, atzīt uzvalkos. Jā, kā viņam vajadzētu izskatīties, noteikti smukā laikā, reku ir bildes, jā, kaut kā šitā, jā, vai viņš šodien tā izskatīsies, sazin, bet mēs dodamies uz priekšu, un te es pateikšu. Jā, rekut, Hak, Bangkok. Un, protams, ar visu propagandu te trūks tikai kaklauds, kaut kāds pionieris ar bungām, jā, un beigās Ļeņina statuja. Nav izslēgts, ka, jā, starp citu kaut kas tam līdzīgs varētu būt. Viņi te pionieri dabūs, bet, statuja varbūt, ka kaut kur kaut kāda ir. Jā, iziesimies pa Slavu salai un dodamies tālāk uz ūdenskritumiem. Jā, un te ir sarakstīts viss, ko šajā vietā nevajadzētu darīt. Svarīgākais ir 4. punkts. Don satu do patron, dong tu tiec Vietnam, jā. Nezinu, varētu būt nepiedirs Vietnam. Viņi zina, jā, angliski te vispār nekas nav.
Nu, tā tad, reku, esam panākuši 5 minūtes, nekas traks, un jā, izskatās godīgi ļoti iespaidīgi. Nu, viens ir te kaut kur mežā ūdenskritumi, jā, un, reku, dodamies tālāk uz galvenajiem. Ļoti, ļoti iespaidīgi pārslēgsimies bišķi tuvāk, bet gal galā mēs tuvāk arī pieiesim. Jā, un tā ir principā Ķīnas, Vietnams robežu upe tur uz priekšu, no kuras šis ūdens arī rodās. Nu, pieši tuvāk, te vēl parādīs. Ja nu uznāk ārā ūdenskritumu paskatīt no pavisam tuvu, jā, tā tad pa papildus naudiņu lūdzu sagaidam laiviņu, un tad, reku, tur piemērs dodamies saslapināties kaut kur tuvāk, jā. Droši vien ir ok, bet šodien var saslapt tepat un pavēlt, jā, līdz lietas. Līdz ar to es īpaši tuvāk nebraukšu, mēģināšu atrast tur kādu smuku vietu, iemūžināt bildēs. Nu, pa ceļam, protams, vēl mazais bizness, jā, kāpēc tas zirdziņš te stāv, nu nav jau tā, ka viņš vienkārši, jā, šitan ir izdomājis atpūsties, nu, savā ziņā atpūt, jā, bet pie reizes, attiecīgi viņa saimnieks grib nopelnīt kaut kādu naudiņu, jā. Tu var uz viņu uzkāpt, nofočēties, pa papildus samaksu viņš te var iedot šito te savējo cepuri, jā, un būs tev bilde ar fonā zirdziņš, cepure un ūdenskritums. Vismazāk sajūsminātais par šo procesu, protams, ir zirgs. Viņam vispār ir dziļi pie dīrsas var redzēt. Un otrkārt, es viņam uzkāpšu virsū, nu izskatīsies diezgan stulbi, tāpēc, ka man kājas nesniegsies līdz zemē. Jā, tie ir vietnamiešu zirgi. Līdz ar to mēs arī šim pasākumam sakam ne un dodamies vēl tuvāk ūdenskritumiem. Nu, esam vēl tuvāk, jā, un izskatās, dārgie draugi, izskatās sasodīti, iespaidīgi, teikšu godīgi. Es savā dzīvē esmu redzējis ļoti daudz ūdenskritums. Varētu pat teikt, es pat esmu diezgan pārliecināts, ka Latvijā es esmu noteikts ar kaut kādiem top 10 cilvēkiem, kas ir redzējuši visvairāk ūdenskritums pasaulē. Un pavisam noteikti šīs varētu būt top 5, jā, ar visu šito savēju unikalitāti, ar vairākiem kritumiem, ar ūdenskrāsu, ar visu, jā, tiešām. Tā kā, nu, dosimies vēl bišķi tuvāk, bet tiešām ir ļoti iespaidīgi, un šis viens tiešām no tiem brīnumiem, kas ir diezgan sarežģīti sasniedzams, bet līdz kuram, nu, kaut kā vajadzētu atvilkties. Nu, un, protams, jā, vēl tu, ja nu, tu gadījumā es pārdomāju, tā vēl šeit var nofočēties ar zirdziņu, šeit vēl var, jā, reku saka, vienīgi, nu, zirgam acīs rakstīts, tu suka man netuvojies, jā, un es ticēšu dzīvniekam labāk ticēt. Nu, un tagad, jā, kad tu pieeji vēl tuvāk, tu saproti, cik neprātīgi skaisti patiesībā tas ir, jā, no tālienes varbūt viņš tā neizskatījās, bet šie ir, nu, tādi mani smukākie, mīļākie ūdenskritumi, kas izskatās tā kā plīvura veida, kur ūdens nevis baigo dārdoņu nāk lejā, nu, tā kā izskatās nenormāli iespaidīgs un dusmīgs, nē, viņš tādu met tā kā ar plīvuriņu lejā, un, nu, tas ir kaut kas vienreizēji, tiešām paskatieties ūdenskrāsu un visu apkārtni kolosāli. Nu, tas ir tālākais, cik tu vari atnākt. Protams, tu vari noģiebt kurpītes un pabrist bišķi tālāk, bet, nu, tik un tā tās laivis bišķiņi traucē to pasākumu. Pievilksim bišķiņi tuvāk. Jā, tā tad ir ļoti, ļoti skaisti, protams, un kā saka, nepavēlt, viņš tiek nosaukts pa vienu no skaistākajiem ūdenskritumiem Vietnamā. Teikšu vairāk, viņš ir viens no skaistākajiem pasaulē, pavisam nopietni. Jā, ja tu esi redzējis daudz, ko tad tu vari diezgan objektīvi par to spriest, un es šoreiz diezgan objektīvi par to varēšu spriest. Jā, ko vēl, tas ir jāredz. Viens ir skatīties video, viens ir skatīties bildes un klausīties stāstījumu, bet, nu, varbūt šis būs tas iemesls savākties un tomēr atvilkties līdz šejienai. Nu, labrīt, tātad 3. diena ekskursijas noslēdzošā, jā, pa nakti bijām ļoti zulīdā viesnīcā, jā, viss ir tādā ziņā norganizēts baigi labi. Nu, vienīgi ar ēšanu, nu, bļaņas atkal no rīta mums mēģināja iesmērēt zupu, jā, atkal viņi saka, es saku, jums kaut kāda izvēle ir? Viņi, jā, ir izvēle, es saku, nu, paldies Dievam, jo zinu, kā, nu, viesnīca krūt. Es saku, kāda izvēle, nu, var vai nu chicken po vai beef po dabūt. Es saku, bļaļ, tu 3. izvēli dabūs, bļaļ, pizdi poju, bļaļ. Bet beidzās ar to, jā, ka mēs nedabojām zupu, bet viņi nedabūja pizdi, var sakot, uztaisīja mums rīs, jā, nu, no rīsiem mēs arī nenormāli atilgojušies esam, jā, rīs ar oliņu sacep, ok.
Un tad tagad 15 minūšu brauciens atbraucam uz tādu vietu, jā, tos Bābe Lakes, jā, var sakot Bābe ezers, nezinu, viņš tūkojumā kaut ko nozīmē, nenozīmē, ko viņi zina, bet it kā smuks, nu parasts ezers, jā, nu smukumu rada tas, kas Latvijā nav, jā, visādi šitādi te mazie kalniņi, kas, nu mums pie ezeriem nav kalni, jā. Un līdz ar to viņš Vietnamā skaitās pizdāta krūts, jā, nu tūlīt izstāstīs, mēģināsim, nu, protams, vietnamiski, bet tūlīt mēģināšu vismaz vienu teikumu dabūt no mūsējā gidā, cik ilgi, kuri ilgi un kā, jo ir pavēs, jā, es tūlīt pārslēgšos uz priekšējo kameru. Nu, reku, no priekšējās izskatās tā, ka, nu, migranti, var sakot, jā, pat pārbēguši Polijas kaut kādu šito te robežu no Lukašenko, jā, atsūtīt atpakaļ, un, jā, maigi saģērbušies, nu, es šortiņos, ble, man pohu, jā, skaidrs, labi, tūlīt mēģināsim noskaidrot informāciju, un tad dosimies acīm redzot tur, jā, bet, nu, pašlaik, protams, ir, nu, kā ta šitie te cilvēki ar šitādām te sejas izteiksmēm nenofočēsies pie koka, kur ir rakstīts Bābe, nu tas ir svēti, jā. Bài lên ngang thì ở đây thì đang khu vực này Tā, nu, džentlmeņi, pirmā daļa beigusies, jā, var sakot, atved mūs kaut kur atved, jā. Jā, pa ceļam dziedāja tur kaut ko Zilais karbunkuls, jā, manai dzimtenei un par graudiem, nu, hui, viņi zina, ko viņi dziedāja, bļaļ, kaut ko Mauro jausī, bļaļ, viss galvas sāp. Bet, nu, jā, pieved reku mūs tādā sala, pussala, izvirzījums, fig viņi zina, tagad ir jākāp, var sakot, tur augšā, jā, kaut kur jākāp, tagad vajag daudz cilvēku, lai viņi pakāpja. Kur mēs ejam un ko, es nezinu, tāpēc, ka mēs braucam ar divām laivām, Gits sēdēja otrajā, jā, mēs sēdējām, nu, tajā, kur Mauro, otrajā bija Gits, nu, starpība nekāda, jā, vai mūsējā dzied vietnamiski, vai Gits runā vietnamiski, tas nebūtu būtiski, bet interesi pēc, jā, pakāpsimies, paskatīsimies, kas tur augšā ir, jā, nu, pagaid, bišķi noskriesies, tad vilksimies. Nu, mums iet diezgan lēni, jā, jo, nu, neiet uz priekšu tur tā kā gribētos, bet, nu, jā, kas pa ceļam atkal, protams, mēģina kaut ko pārdot. Ko? Ezers gal galā, jā, pārsvarā zivis, bet ir arī vēl kaut kas, ko mums tepat kaut ko uz vietas cep. Riekstiņas laikam, jā. Atkal zivīts. Atkal kaut kas. Jā. Nē, paldies. Un turpinam kāpt augšā. Nu tā, izgājām cauri tirgumu. Es domāju, ka tas bija galvenais iemesls, jā, bet ķipā atveda paskatīties, nu jā, mūs paskatīties. Parādīt kaut kādu ķipā iekšējo ezeru, jā, nu reku viņš ir tādā zaļā interesantā krāsā. Nu, noiesim, ka jau tik tālu atnākuši, noiesim līdz pat lejai, bet es domāju, ka galvenais iemesls bija te iziet cauri tirgumu. Tā, nu, un reku, no to izskatās tā, un, nu, biznes paliek biznes, ja tu gribi nofočēties tur, tā kā dara tie tur cilvēki. Nu, ja mazliet jāsamaksā vēl, jā, nu, galā, zin, kā māksla maksā naudu, jo to es zinu, ka, ja viss komercializēts, tad viss komercializēts. Ezeriņš smuks, jā, var redzēt, reku, viņš sākās, nu, jebkurā pusē sākās, jebkurā arī beidzās. Maz smuks ezeriņš, jā, speciāli salikt laivas, lai var papildus naudiņu novākt, nu, un tirdziņš pa vidu, nu, tāds tipisks aziātisks gājiens. Vai te speciāli vajadzēja pieturēt, nu, herviņš zina, bet, nu, vajadzēja, tāpēc, ka kādam kaut kas jānotirgo. Nu, un pietur numur 2, kaut kādu saliņu uzkāpām līdz šim templim, jā. To Gits pateica, jā, ka templi un parādīja pirkstu uz augšu, jā, nu, sanāca uz augšu. Par ko templis, nezinu, es biju ieskrējis pamīst, es sievai prasu uzzināju kaut ko, viņa saka, jā, čunģiņ, huaņu, anģiņ, džuņģuaņam, jā. Tik daudz es arī pats sapratu, jā, bet uzkāpts kāpēc ir vērts, jā, protams, ja paiet garām visiem šitiem cilvēkiem. Tūlīt mēģināsim, bļaļ, nesabrādāt puķītes un aiziet garām.
Jā, tur tīri smuks skats uz ezeru no visām pusēm un, jā, vieta smuka, bet par ko templis, es nezinu, visbaigā sajūsmā. Ja es zinātu, es varbūt arī zinātu, par ko sajūsmināties, bet, nu, nezinām nekas, pastaigājam tāpat tās uzkāpam karodziņu, cilvēki, baigi labi kā savu grupu atpazīt, jā, sarkans sapurs uzmauns visiem un tad tikai skaties, kur ir tavēji. Tā, nu tūlīt izsmeļam ūdenlieku ar plasmas šīvītu un tad jau varam doties ceļā. Tūlīt burtiski 4 stundas un braucam.